Ir pirmā makšķerēšanas diena pagājusi. Pastāstīšu, kā ir gājis komandām. Sieviešu pusē ir bijusi diena nedaudz aktīvāka, bet tas ir attiecināms uz to, ka tur ir vairāk komandas. Kopā ir izvilktas 4 zivis. Protams, ir bijušas vairākas copas, kuras ir nerealizētas, līdz ar to zivtiņu skaits būtu bijis citādāks. Pirmā diena vairāk ir domāta iebarošanai, līdz ar to komandas vairāk koncentrējās uz pirmo nakti, kad vajadzētu ķerties labāk. Pa nakti diezgan klusa bija. Meitenes ļoti smagi strādāja. Tā no rīta tagad parādījās pirmās copas. Izvilka vienu zivtiņu. Pēc kādas minūtes, 2, reiz otru paņēma. Jauniešu zonā karstums darīja savu. Bija bezvēžu karstums, kas ļoti ietekmēja zivis. Viņas presinga rezultāti aizgāja projām, līdz ar to rezultāts ir likumsakarīgs. Tātad jauniešu zonā ir izvilkta viena zivs uz visām valstīm, un to ir izvilkusi Latvijas izlasītā zivtiņa, ir 3 kg svarā, kas dod pirmo vietu mūsu izlasē pagaidām pēc pirmās dienas kopērtējuma. Tātad pēc noteikumiem līdz 8:00 treneri, palīgi asistenti, visi drīkst būt pie ezera un palīdzēt komandām, protams, verbāli nekā citādāk. Bet pēc 8:00 vakarā līdz 8:00 rītā visiem palīgu personālam ir jādodās projām gan jauniešu, gan sieviešu zonās. Līdz ar to jaunieši paliek sektorā tikai 2 un visa nakts ir uz viņu pleciem. Tātad viņi ir līdz 8:00 vakarā sabarojuši sektoru un pēc 8:00 vakarā viņi gaida, kad nāks lielais zivju birums. Jauniešu pusē rezultāts tomēr nebija tik iepriecinoši kā gaidīts. Kopā ir izvilktas tikai 16 zivs pa nakti, no tām 4 ir mūsu komandai Ričardam ar Arķomu, kas dod viņiem pirmo vietu individuāli. Bet komandu vērtējumā pirmā vieta pagaidām ir Francijai, otrā vieta Rumānijai un Latvija ieņem 3. vietu 5 komandu konkurencē. Turpretī sieviešu zonā, kas ir otrā ezera krastā, 2 sektori un 1 ir šajā krastā, rezultāti ir nedaudz iepriecinošāki. Kopā ir noķertas 33 zivis, pulka tiesa 13 zivis ir noķērusi Rumānijas komanda, kas ir izvirzījusies vadībā. And I am certain even that there's not a lot of fish in sectors at this moment, that this afternoon and this wind we're going to bring some action. Nu, jūs redzat, ir rīts, ļoti vējains, pūš visu pa gaisu, ko var aizpūst, un vakarā sola to lielo vētru. Tas nozīmē, ka līdz vētrai ir jāsaķer, ko var saķert, jo stipra vēja gadījumā un zibeņošanas gadījumā sacensības var pārtraukt vai vispār atcelt. Ja pēc pusnakts uznāk vētra un sacensības tiek pārtrauktas, rezultāti tiek fiksēti, un tādi, kādi viņi tajā brīdī būs, tādi arī viņi paliks kā gala rezultāti. Cerēsim, ka vētra nebūs. Difficult lake. We didn't expect at this, but we are trying to do our best and win this championship. Tātad zivtiņas ir sabarotas, viņas drīz sāks ķerties un vakar daļai jābūt ļoti aktīvai. Līdz 8:00 jūs varat atbraukt paskatīties, jo tad noteikti ķersies. Tāpēc uzaicinām visus uz Baļotas ezeru. Rītdienas sacensības turpinās un noslēdzās sestdien. Gaidat arī mūsu atskatu rītdien.